izveidojām bērnu kārtē mocīti. Viņš ļoti tāds un ļoti skaists. Un sēdēšanos gaidām ciemos. Nu ko, sveiki! Pastāstīsim jums šodien, kā mums gāja ar KTM mocīti, vai ne? Jā. Lūkas, tu daudz piedalījies KTM motocikla remontā? Jā. Respektīvi, nopirkām KTM mocīti ar domu, varbūt viņi varētu... Un tas KTM vajag ātrs, un tā kā varētu izbraukt pa šanienē Honda. Jā, bet respektīvi nopirkām ar domu varbūt pārdot, varbūt, lai Lūkas arī var pamācīties ar lielāku un ātrāku mocīti braukt. Nu, tā kā es pauktos lielāks. Bet, nu, realitātē ir tā, ka tas mocīts viņam ir krietni par ātru. Tā kā mēs viņu bijām nopirkuši diezgan sliktā stāvoklī, mēs viņu pārtaisījām. Saremontējām. Tad mēs varētu šajā video jums arī bišķiņ pastāstīt un parādīt, ko tad mēs darījām. Vai ne? Jā, mēs asfaltīšam. Tātad pirmais, jūs varat droši vien paskatīties, kāds viņš izskatījās pašā sākumā. Mēs šodien dabūjām KTM sliktā stāvoklī, bet mēs šito aizdēt mocītes un saremontēsim un sakrāsosim. Vai kādam bērnam šito mocīti var pārdot, vai viņam būtu prieks. No tehniskajām lietām mocītim bija problēmas ar karburātoru. Respektīvi, mēs izjaucām karburātoru, ultraskaņas vannā izmazgājām, visu salikām kopā. Šis ir karburātors. Mēs viņu tūlīt izjauksim, un mēs viņu liksim mazgāties ultraskaņu vannā. Tad nākamais izdedzinājām izpūtēju visu. Izpūtēju arī satīrījām, nokrāsojām ar karstumu izturīgo krāsu. Kamēr lielais brālis slimo, mēs ar mazo brāli vismaz izpūtēju pieliksim mocītim, vai ne? Kas tev rokās? Parādi, kur mēs uzlikām izpūtēju. Te. Tad vēl, kamēr mocīts bija izjaukts, mēs viņu iekrāmējām mašīnā un aizvedām visu nomazgāt, lai redzētu, kur ir kaut kādas eļas noplūdes vai kur nav. Visu savedām kārtībā. Pats galvenais droši vien, kas bērniem ir svarīgi, ko mēs izdarījām, mēs salikām jaunus visus plasmasus. Arī rokturus viņam bija un arī rokturus jaunus, jā.
Tā kā, respektīvi, ko es gribētu pateikt, kādam ir lieliski iespēja par 900 eiro iegādāties īstu KTM bērnu motociklu, kurš ir pietiekami jaudīgs. Ļoti jaudīgs. Ir iespēja varbūt kaut kur ap ādažiem iegādāties to moci, un mēs viņu varam arī turpmāk uzturēt, sakopt, remontēt. Ir arī iespēja, ja vajag, arī varam pie mums glabāt. Nu, un tagad mēs esam atbraukuši te pie Kadegas ezera. Varbūt nedaudz kaut ko vēl pafilmēsim. Tu arī brauks tād? Jā, es domāju, ka es viņu iedarbināšu un droši vien arī nedaudz pabraukšu. Lūkas mēģinās filmēt, tāpēc, ka viņš man ir viela un man kājas grūti nav grūti. jā, nu pastīsimies, kā Lūkasam sanāks filmēt, bet gan jau sanāks pieredze jau ir, kā jau teici, blogeris vai ne. Tā kā jā, un Arī mani daudzreiz filmējuši. piekabē atvedām, un pats galvenais safotografēsim priekš sludinājumu. Saki jā tā visiem, Tā! un saki nopērkat lūdzu motociklu, Un nopērkat lūdzu motociklu. lai mēs varam nopirkt nākamo projektu.